Vai tu zini, ka veselības ministrs šobrīd plāno kādas sankcijas noteikt vecākiem, kuri nevakcinē savus bērnus? Viņš grib iesaistīt bāriņtiesas. Jūs prasīsiet, kādēļ bāriņtiesas? Lai tās pieņemtu lēmumu par vakcināciju vecāku vietā. Šī gada 19. septembrī veselības ministrs imunizācijas padomes sēdē paziņo, un šis ir precīzs citāts. Pamatvakcinācijai ir jābūt obligātai, tādēļ skaidri jābūt noteiktam, par ko atbild vecāki, ja izlemj nevakcinēt savus bērnus. Kāda vecāku atbildība iestāsies, ja saslims nevakcināts bērns? Vienlaikus nepieciešama sadarbība ar bāriņtiesām. Lūk, par ko domā veselības ministrs. Kā sodīt nevakcinēto bērnu vecākus, kā viņus ietekmēt caur bāriņtiesām. Kā tieši ietekmēt? Vienkārši atņem bērnus, ja atsakies vakcinēt? Vai bāriņtiesa pieņems lēmumu vakcinēt tavā vietā? Šo antikonstitucionālo un pret cilvēktiesībām vērsto rīcību publiski atbalsta arī tiesības sargs, kuram pēc viņa institūcijas būtības vajadzētu rīkoties pretēji. Gadījumos, kad vecāki nepiekrīt bērnu vakcinācijai, ārsts var vērsties bāriņtiesā. Šajā vasarā Saeima pieņēma pacientu tiesību likumā grozījumus, kur pēc tiesības sarga biroja skaidrojuma ir iestrādāts mehānisms, lai bāriņtiesas varētu vakcinēt bērnus pret vecāku gribu, balstoties uz ārsta viedokli. Lūk, kā to skaidro tiesības sarga biroja bērnu tiesību daļas vadītājs vietniece Laila Henzele. Šie grozījumi pacientu likumā vispār šī kārtīga ziņa nav sena. Jā, arī šeit ir tajā 14. pantā, manuprāt, ka šī gada 12. jūlijā stājās spēkā gan 13. pantā, gan 14. pantā grozījums. Un 14. pantā pirmajā daļā ir rakstīts, ja nepilngadīgā pacienta likumiskais pārstāvs atsakās dot savu piekrišanu ārstniecības uzsākšanai, vai likumiskie pārstāvji nespēja vienoties par ārstniecības uzsākšanu, vai ārstam nav zināma likumiskie pārstāvji, teiksim, ja? Bet ārsts uzskata, ka ārstēšanas uzsākšanas pacienta interesēs atļauj ārstniecībai pamatojoties uz ārstam motivētu iesniegumu pieņem bāriņtiesu. Ārsts uzskata, ka šāda izvēle ir pretēji bērna interesēs, tad mums ir šis mehānisms. To vai to izmanto vai neizmanto, tā ir ārsta izvēle. Mums ir šausminošs precedents, kā vara centās izrēķināties ar zeltēbrēju ģimeni. Un tikai tādēļ, ka viņi nevakcinēja savus bērnus. Ar bāriņtiesas palīdzību viņiem tika atņemtas vecāku tiesības. Bērni 6 no rīta tiek vardarbīgi ar policiju atrauti no vecākiem, radot milzīgu psiholoģisku traumu. Vecāki arestēti, aizvest uz izolatoru, bet bērnus piespiedu ārstēšanas slimnīcā. Bērnu slimnīca neielaida ārstus, kuriem vecāki uzticās. Slēpa dokumentus, policija safabricēja krimināllietu. Mēdī izplatīja apzinātus melus. Protams, plašā sabiedrības rezonanse un cīņa pret šo farmas karteļu mafiju deva zināmu acitienu šiem noziedzīgiem plāniem. Un paldies jums katram, kurš dalījās ar informāciju, juta līdzi, kurš palīdzēja. Bet ir svarīgi, lai jūs ziniet, ka, diemžēl, šie plāni nav atcelti.